Nu, mēs esam oficiālais nosaukums Rīgas Austrumu izpildu direkcijas koka ēku renovācijas centrs Koka Rīga. Ļoti garš nosaukums. Un ar ko mēs nodarbojamies? Vispirms par ēkam es pastāstīšu. Šī ēka ir atjaunota 2009. gada, būvēta 1895. gada, bet izdegusi 9. gada, un 9. gada sākas atjaunošanā. Vēl ir blakus ēka, kur mums ir arī ekspozīcija, kā dzīvojuši agrāk strādnieki. Šī ēka viena no lielākām Rīgā, vispār Baltijā. Koka ēkam. Zāle, kā tāda, koka ēkas ir lielāka Jēzus baznīca, bet zāle ir 2,5 stāvu augstā. Tas ir diezgan liels retums, jo spikeros ir sadalīts stāvos, bet šeit ir brīvā tā kā baznīca. Pie mums nāk konsultācijas, kā atjaunot fasādi. Es meklēju arhīvā oriģinālas fasādes, kā viņi izskaties agrāk, jo 60. gados daudz fasādes pāršūts. Vienkārši pāršūti, iznīcināti. Fasādes faktiski vienkārši redzēt, te ir no arhīvā, ko es izkopēju, un tagad es sniegšu īpašniekiem pārskatu, kā viņas īpašums izskaties projektos. Kāpēc vispār ir tik svarīgi tās koka mājas atjaunot? Koka mājas svarīgi tāpēc, ka koks visveselīgākais dzīvesveids. Piemēram, Amerikas Eiropa mājas būvē tikai koku. Šī māja būvēta 1876. gadā. Tas ir ļoti veca māja, jo pašlaik Krasotā iela tā ir vecākā. Oficiālais nosaukums šai mājai ir galerijas tipa galerija strādnieku kazārmā. Ja strādnieki brauca strādāt, viņi skaities pagastu, un tad viņi iekšējā migrācija notika no laukiem uz pilsētu. Ja nebija darbs, brauca atpakaļ uz laukiem. Un, lai ieekonomēt telpas, trepju telpa, jo speciāli jābūvē trepju, jo redzēja, cik šauras te ir trepes. Un tad varēja būt koridors, un tad nav vajadzīgs speciāli trepju telpu. Tad jau visi blisinājās, ko jūs te ēdat, es skatos, jā. Piemēram, šīs skaitītājs jūs tādu arī neesat redzēt. Es tikai tādu. Tādu jūs redzēt, tagad mūsu dienā arī apmēram tādu. Tas ir skaitītājs uz stundas. Cik jūs samaksājat, tik uzgriez īpašnieks jums uzgriež 20 stundas. Ja nesamaksājat, sēdiet ar svecīti, jā. Šī dzīvoklī, istaba virtuvē, šeit jūs redzat 5 cilvēkus, bet pārsvarā bija 2-3 bērni. Tā rēķināt, ka tāda dzīvoklī dzīvo 8 cilvēku vidēji. Maksimālais skaits es atradu 14 cilvēku. Bērni gulēja, kā siļķes, vien pie ar otru gulta. Un uz tādas krāsnes var arī 14 cilvēkiem ēdienu, ja? Jā, jo šī ir ļoti silta. Jūs iedomājaties, tur ir ārējā siena, te iekšējā aiztais durvis ciet, un ar vienu klēpi žagarus, ar žagaram agrāk kurināja, jo malka bija diezgan padarga, pietika vai piesildīt šo telpu. Te jūs redzat, ka bērnus nesūtīja ārā, 5 minūtes reglaments, protams, bija. Uz podiņa varēja sēdēt 5 minūtes, nopietni? Tāpēc, ka bērnu daudz, es jau stāstīju, ka bija ļoti daudz bērnu. Tur kaut kas ir? Nē, mēs neļaujam lietot viņu. Leduskapis ir, protams, primitīvs, tāds kambarīts. Nav baigi kaut gan ir bišķi kaut kas tāds? Ir vesāk, jābūt. Tās durvis jau saplēsājusi, jo te nepareizais režīms. Bet agrāk likuši tādu skardu vanniņu ar vēdu. Un tad te bija ļoti vēss. Leduskapis, jā. Šiki, nemaz nevajag elektrību. Будь со мною бережным, будь со
со мною прежний. Kā ir ar tiem parkiem? Tad šīm namu vērtība arī cēlās, kad uztaisītos atpūtas parkus, to Grīziņkalnu un Ziedoņdārzu, vai tas neietekmē? Nē, tās daļa ietekmē, protams, vietējais iedzīvotājs, jo tie parki izveidot tieši strādniekiem, tāpēc arī tur ir brīdākas. Jā, kur var bērni vasara, protams, šeit dzīvoja nevisai bagāti cilvēki, kas nevarēja atļauties Jūrmala vasarnīca, un tad bērniem speciāli bija izbūvēts brīdākas, kur puņķoties. Tas Ziedoņdārzs atšķirās no citiem parkiem. Kas te ir tāds riktīgi interesants? Kur varbūt citos parkos nav? Citos parkos nav. Citi parki izvietoti vai esplanādi, vai kā Grīziņkalns kaut kāda konkrēta teritorijā, jā, brīva teritorijā. Tur tikai Pērnos un Asara iela dzelzceļa. A šeit ir starp brandmūriem, starp mūriem viņš ir. Sanāk tā kā pagalms pilnīgi, jā, māja aizmugurēs. Viņš sanāca pagalms, tāpēc, ka gruntsgabalus sadalīja, izpardeva, a pa vidu palika tukšs, jo tā dārzniecība ienesa, jo iedomājies pilsētas centra, te ir lielas bagātas mājas, ir dārzniecība, kur produktus var pārdot tepat, izejot uz Matis ielu, un Ziedoņdārza pat nosaukums Ziedoņa dārs, tas ir ziedošie koki, te domāti. Piemēram, tur ir tāda pļāva, kur ir kastāņi. Kastāņi atsevišķi iestādīti, un ja kastāņi zied, viņš ir pasakainais skats, tieši atbrīvots no pārējiem kokiem. Jā. Es domāju, ka tas ir robežas, bet šīs liepas unikālas, viņi ir pārstādītas 1933. gada no Brīvības bulvāra. Kas iziet no Brīvības pieminekļa, jā? Jā, aiz Brīvības pieminekļa kādreiz bija koku alē, tad tur bija Pētera I piemineklis, aiz viņa bija liepas stādījumi. Arī, kad paplašināja Brīvības pieminekļa laukumu, tad daudz kokus izraka un pārvietoja uz šejiem. Tā kā šie koki varētu būt pat no 1858. gada, jā, kad sāka apstādīt Brīvības bulvāri. Mēs esam saglabājuši to vēsturisko, kas bija izveidots, bet varbūt, ka pēdējās desmitgades nebija aktīvi izmantots. Tā kā ar šo parka rekonstrukcijas projektu mēs iedvesām atkal dzīvību bradājumā baseinā, un šī te parka centrālā daļa, kur mums ir gan bradājumais baseins, gan labirints, gan turpat blakus arī šis te lielais bērnu laukums, tā kā pēc būtības iegūst tādu jaunu elpu. Ja mēs ejam pa šiem te jaunajiem celiņiem ar jauno segumu, brūdi segumu, tad mēs varam redzēt, ka šeit ir izveidotas speciāli tāds taktilais segums, kas ir paredzēts iedzīvotājiem, cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Šis ir tāds speciāls segums un speciāli šāds te elements šeit iestrādāts. Un, protams, lai varētu arī šos te taktilo segumu izmantot, tad mums ir arī izveidotas speciālas kartes, kur šie iedzīvotāji var noteikt, kurā vietā viņi parkā atrodās. Jūs esat tā īstā saimniece mājai, ja? Jā. Tad dārznieku mājai. Tā ir dārznieku māja. Ko nozīmē dārznieku māja? Māja, kurā dzīvo dārznieks. Bet kā jūs tur reāli dzīvojat? Nē, tur strādnieks strādā 8 stundas. Ir šeit vieta, kur cilvēkam pie nelabvēlīgiem laikapstākļiem ienākt, patverties, paēst pusdienas, uzvārīt siltu tēju. Tas ir aktuāli ziemā. Tad, kad ir ārā augsts un sals, tad viņi ienāk te pasildās, nomaina instrumentus. Un cik jums strādā uz Ziedoņdārzā dārznieki? Ziedoņdārzā ir paredzēts viens dārznieks, kuru mēs vēl joprojām meklējam. Atvērts? Jā. Šeit ir darbs. Jā, šeit ir darbs. Un pašlaik ir dārznieka palīdze un tehniskie darbinieki 2. Tā ar to izglītību tā, ka es vienkārši nevarētu kļūt par dārznieku. Man tiešām vajadzētu izglītoties? Tomēr jā. Es varu mēģināt, varbūt uz darba interviju. Jūs man varētu kaut ko tā kā iedot, un es varētu notestēt, vai es varu būt Ziedoņdārza dārznieks? Es varu iedot grābekli.
Labs ir. O, jā, ar grābekļiem man labas attiecības ir.